Labdien! Es izstāstīšu nelielu ievadu par pētījumu par siltumnīca efekta gāzu emisiju mazināšanu potenciāli ietekmējošo faktoru izpēti ārzemēs un zālājos ar organiskām augsnēm. Šādas platības mums ir Latvijā 160,000 hektāri, bet, ja mēs paskatāmies kopumā, tad organiskās augsnes ir 1,2 miljonu hektāri, tie ir gandrīz 20% no valsts koplatības. Lielākā daļa ir mežs, 52%, 57%, un puse no visām meliorētajām augsnēm ir organiskajām augsnēm ir meliorētas, un nemeliorētas, ja dabiski mitras augsnes mums ir mitrājos, tas ietver arī ezerus, upes, dīķus un tam līdzīgas vietas, un meža zemēs, kur mums arī ir gandrīz pusi no organiskajām augsnēm nav meliorētas, vismaz tiešā veidā viņas nav ietekmējušas meliorācijas sistēmas. Un tās dzeltenais, zaļais stabiņš kūdris, ja mitrājos, ir kūdris iegūs lauki. Tie ir apmēram 3% no kopējās organisko augšņu platības. Tātad mēs paskatāmies vēlreiz, redzam, ka ārzemēs un zālē ir maziņš stabiņš, 160,000 hektāri. Tas ir nedaudz vairāk par 10% no kopējās organisko augšņu platības. Bet, ja mēs paskatāmies uz emisiju bildi, tad tas skats ir pavisam savādāks. Ārzemēs un zālē oranžais un sarkanais stabiņš ir visgarākie. Tas vienkārši nozīmē, ka šajos zemes izmantošanas veidos organiskās vielas noardīšanās notiek visintensīvāk. Un to nespēja kompensēt augat organiskās vielas ienes augsnē ar auga atliekām. Bet šim grafikam ir mazliet cits uzdevums. Te es gribēju parādīt kopumā, cik tā problēma ir liela un kāpēc mēs par to runājam. Jo augšējā grafikā ir visas mūsu rūpniecības emisijas, ne tikai rūpniecības, bet tautsēmniecības emisijas. Un tad mēs varam redzēt, ka enerģētikas sektors, tas gaišāks oranžais stabiņš, ir tikpat liels kā organisko augšņu emisiju stabiņš. Tas nozīmē, ka mūsu organiskās augsnes rada tikpat lielas emisijas kā visa tautsēmniecība kopumā. Ja mēs vēl šeit pieliktu stabiņu 1 miljonu tonu lielu, kas ir kūdras ieguva lauksaimnieciskai izmantošanai, tad mums būtu viņš pat lielāks nekā enerģētika un jau sacenstos ar kopējām tautsēmniecības emisijām. Kāpēc tas zīzem sektors ir salīdzinoši tik maziņš šeit augšējā grafikā, tas zaļais, tāpēc, ka ar piesaistēm meža zemēs, ar koku augšanu mēs lielā mērā šo organisku augšņu radītās emisijas pagaidām spējam kompensēt, bet mēs labi saprotam, ka tas nevar notikt bezgalīgi un kaut kādā brīdī jau tas mežs pārstās vai nespēs tik lielām, tik strauji uzsūkt, ja uzkrāt oglekli, un mēs būsim tā neutralitāte būs vairs netiks sasniegta. Jā, par neutralitāti turpinot, klimata politikas mērķis ir tas, kāpēc mēs tik daudz par šo runājam, jo te mēs redzam, kur mēs esam, kur mēs visticamāk nonāksim, ja neko nedarīsim ar šo sarkano līniju, un kur mums būtu jānonāk saskaņā ar klimata politiku. Tas mums ir jānonāk, ja mēs atceramies emisijas no organiskajām augsnēm bija apmēram 7 miljonu tonnas gadā, tad mums tieši par šiem 7 miljoniem tonu gadā būtu jāsamazina emisijas zemes sektorā, lai sasniegtu klimata politikas mērķi 50. gadā. Mēs varam it kā pārtraukt kūdras ieguvi, tad mēs samazināt emisijas par varbūt nedaudz vairāk kā 1 miljonu tonu, bet vienalga tas lielais blāķis, tās lielās emisijas paliktu turpat, kur viņas pašlaik ir. Šā brīža pasākumi, kas mums ir iestrādāti lauka attīstības plānā, piemēram, dos aptuveni šādu efektu. Mēs redzam, ka no tā kopējā milzīgā okeāna zilā, kas būtu jāsamazina, tas ir niecīga daļa, mazāk par 5%, līdz ar to vajadzīgi globālāki pasākumi. Un, pats galvenais, pats vajadzīgākais Latvijai pasākums ir seg emisiju samazināšana no organiskām augsnēm, primāri no zālēm un ārzemēm, jo meža zemēs faktiski tās organisko augšņu emisijas jau tiek lielā mērā kompensētas ar meža nobirām, ar citām augu daļām. Un tāpēc arī pētījuma mērķis izstrādāt rīkus,
seg emisiju modelēšanai organiskās augsnēs un izstrādāt risinājumus, ar ko mēs varētu precīzāk saplānot un rekomendēt, kādā veidā mēs varam nonākt no šī pašreizējā drūmā skata uz emisiju nākotne, uz optimistiskāku skatu. Darba uzdevums neatkārtošu, bet uzreiz izstāstīšu par tiem galvenajiem rezultātiem. Tas, ko mēs esam izdarījuši, ir papildināts klimata pārmaiņu mazināšanas darbību katalogs. Šāds katalogs vai katalogi tiek nepārtraukti un visās valstīs veidoti. Un atbilstoši jaunākām zināšanas atziņām mēs ieliekam iekšā emisiju faktorus, precīzākus izmaksu novērtējumus, citus sagaidāmos efektus, kaut kādas saistības ar likumdošanas izmaiņām un tam līdzīgi. Tad mēs esam uzlabojuši datus, kas raksturo seg emisijas no zālājiem un aramzemēru organiskām augsnēm. Mūsu dati iegūti izmantojumi emisiju faktoru precizēšanai. Mēs esam uzlabojuši datus, ar ko var raksturot apmežošanas, tajā skaitā apmežošanas un gruntsūdens līmeņa paaugstināšanas efektu. Aramzem pārvēršanas par zālājiem, jeb aršanas pārtraukšanas efektu, un tajā skaitā, ja mēs to darām vienlaicīgi paaugstinot gruntsūdens līmeni. Mēs turpinājām arī pētījumus par gruntsūdens līmeņa paaugstināšanas regulēšanas iekārtu ietekmi uz seg emisijām, kas uzsākt Life for Baltu projektu ietvaros. Vēl viens vajadzīgs darbs, ko mēs izdarījām, ir izveidot Latvijas seg emisiju mērījumu punktu un iegūto datu bāzi. Līdz ar to mēs pašlaik varam likt kopā no visiem vairākiem simtiem punktu, kas Latvijā ir bijuši, mērījumu rezultātus un veidot jaunus modeļus un jaunas zināšanas. Ir pilnveidot organisku augšņu karte un aprēķinu rīks, lai mēs varētu prognozēt mikroma režīmu, slēdzot meliorācijas sistēmas. Faktiski prognozēt, kāds varētu būt gruntsūdens līmenis. Un mēs esam izveidojuši, pilnveidojuši aprēķinu modeli, ar ko raksturot seg emisijas no organiskām augsnēm pie dažādiem apsaimniekošanas scenārijiem. Tie ir galvenie rezultāti, bet, protams, tur ir 8 vai 10, jau 10 publikācijas par projektu rezultātiem, vismaz 5 prezentācijas konferencēs un citi nodevumi. Jā, protams, ka rezultāts, mēs jau esam pietiekoši ilgi šajā jomā strādājuši, mums tas, ko ieguvām zināšanas, nav pārsteigums. Efektīvākais risinājums, ko mēs varam darīt ar organiskām augsnēm, ir audzēt uz viņām kokus. To var darīt gan saglabājot grāvju sistēmu, gan pakāpeniski paaugstinot gruntsūdens līmeni un slēdzot grāvju sistēmu. Varbūt kaut kādas platības varētu aiziet arī zem ūdens, ja renaturalizēties, bet tas mums nedod nekādu ieguldījumu vismaz pārredzamā nākotnē emisiju samazināšanā. Paldies!